Ja tas, manuprāt, tiešām būtu fantastisks rādītājs, bet šodien jātiek pie 3 punktiem. Izvedīja mājās pret Vārtas. Jāsaka godīgi, tā arī bija ļoti daudz momentu. Kevinam Šmitam bija šajā spēlē. Redzēsim, kā būs šodien, bet šeit Emīls Zīvērts. Un tagad jau var doties priekšu Nagliņš. Abi brāļi Nagliņš un bumbiņa nav vārtos. Glāzs lūk ir piecinieks šobrīd rezultīvākajos spēlētājos. Nu šeit pārtver piespēle. No vārtu priekš izdara metienu Zīvērts. Paspēja pārvietoties vārtu. Segošajā piespēlē. Un tiek iztraucēts Šmits. Pats izdarīs Kevins Šmits, kas par metienu un bumbiņa vārtos 1-0. LBK sāc izvirzās vadībā. Nagliņš. Tātad tur cīnās Eglītis. Atvērts šeit Zīvērts. Un tālu piespēlēt Nagliņam, un vēlreiz šeit. Jau Valmieries šeit. Labi, Nagliņš pārter šo piespēli, var doties Olensbrukumā. Sāc metiens vārtiem un vārti 2-0. Nagliņš gūst vārtus. Un 2 vārtu pārsvars ādašniekiem. Birstiņš piespēl Nagliņam. Nagliņš šeit. Un nav bumbiņu vārtu Kalniņš. Un var doties priekš tagad. Un šeit Balodījs pietur bumbiņu. Un Zīvērts skaisti vēl dālēm. Un bumbiņu vārtos Ričards Eglīts no vārtu priekšas samazina rezultātu starpību un panāk 1-2. Celmiņš. Celmiņš izdara viltīgu piespēli un Kalniņš skaisti spēlē. Glābi savu piespēli Nagliņām. Un šeit tagad otrs Nagliņš piespēle dālēm un šeit. Kad viņš panāca 1-0, kad bija nostāts 4,5 minūtes. Birstiņš šeit Orlovam. Orlovs pats izdara metienu trāpu vārtu pārliknē. Šmits. Šmits Birstiņām, Birstiņš un veidot jaunu uzbrukumu tagad. Nagliņš šeit. Piespēl Stratans un bumbiņa vārtos. Rauls Stratans panāk 3-1. Kļūdās tur Valmiera. Valodējs. Un šeit labi iespējami bumbiņa vārtos. Ričards Eglīs gūst savus otros vārtus šovakar. Un panāk 2-3 un samazina rezultātu starpību vēlreiz līdz. Nagliņš šeit vārtu priekšu brālim. Dāle. Dāle šeit Nagliņam Kaspar. Eglītis. Kaspar izspēle un bumbiņu vārtos 3-3. Rezultāts izlīdzināts. Kārlis Viļums. Dālē vārtu stāps negaidīt. Pietur bumbiņa, piespēle šeit Osītim. Birstiņš Šmitam. Šmits pats izdara metienu labi. Orlovs pie bumbiņas. Osītis piespēle Birstiņām. Birstiņš šeit Šmitam. Šmits šeit no vārtu priekšas un bumbiņa nav vārtu zaudējumu. Labi iespēja pie ādašniekiem izvirzīties vadībā. Šeit Eglīts. Labi iespēja Ričards. Šeit uz vārtu priekšu un bumbiņa ir vārto. Nav neskaitās. Šeit rāda gar kāju gūti vārti. Ričardam Eglītim tā kā vēl nevar priecāties par hat-triku. Ar kāju viņš guva vārtus, tāpēc arī šis vārds mums nebija ieskaidīts. Lauga uzreiz izdara metienu. Un šeit skaisti izspēlē Orlovs. Orlovs dodas uz priekšu, labs moments Kristaram Orlovam. Šeit Birstiņš trapa vārds, tāpēc tam labi iespēja Orlovam tur. Un Kevins Šmits tagad. Šmits kārārdē, kas par momentu Kevinam Šmitam. Un var doties priekš Dāle šeit. Tiek tur mazliet patraucēt. Un šeit Kevins Šmits. Laugā. Stratans. Piespēl Nagliņām. Birstiņš. Dāle Birstiņa vārti. Tomas Kristofers Birstiņš. Gūst vārtus un panāk 4-3. Kaspar izspēlē LBK sāc komandai. Un metiens un vārtu spēlēties. Piespēlē. Un bumbiņu vārtos. Un otros vārds šajā spēlē gūst Viļums un panāk 4-4. Tagad īsā laiks brīdī Valmierai izdodas. Un Šmits! Tomas Kristofers
Birstiņš no vārtu priekšspanā 5-4 un gūs savus otros vārtus. Šovakar īsā laiks brīdī Birstiņam ir izdevies. Orlovs Birstiņam, Birstiņš! Labi iespēja Birstiņš. Un pie visam šeit Valmiera tagad Klauga šeit no Varriekša un Dzīverts ir nobeņu. Vēl piespēl Birstiņam viens pats, Tomas Kristofers Birstiņš un Kalniņš glāb savu komandu. Tas maīties pret sasto Lokuma spēlētāju. Baloģis šeit aktīvi cīnās pret Šmitu. Viļums. Šeit sako piespēl Bumiņa vārtos. 5-5. Gūs savus pirmos vārtus šovakar Ārvis Kārkliņš un tiek pie sava ceturtieši. Tūlīt arī sākos pēdējā minūte. Pamat laikā šeit kļūdās Šmits izdara metienu un trāpa vārējo vārtu. Dodas priekšēji Balodis, šeit kļūdās un Tomas Kristofers Birstiņš pēdējās. Priekšēji Balodis, šeit kļūdās un Tomas Kristofers Birstiņš pēdējās. Sekundēs tiek traucēts un tas būs būlītis. Un atvaira Kalniņš! Kas par spēli? Spēle ir ķiver, bet beigās sauc skaitliskais vairākums. Šmitam. Birstiņš. Šmits, Orlovs. Orlovs ir metienu vārtī, Kristers Orlovs savai komandai atnes uzvaru šeit Ādažu sporta centrā. Un Emīls Zīverts, saka, abu komandu vārdsargi šodien ir labākie. Tik apsveicam šodien visus, kas pieslēdzās Ādažu sporta centram. Audio Jungle.